studijā ciemojas 2010. gada Latvijas rallija čempioni Andis Neikšāns un Pēteris Dzirkals. Auto un autosports ir jūsu kaislība, ir tā? Droši vien tā varētu teikt, jā. Kas varētu būt otra jūsu aizraušanās pēc auto? Un pēc ralliju un pēc čempionātiem? Es nezinu, varbūt varētu atbildēt tā, ka pirmkārt jau no jūsu jautājuma gandrīz vai automātiski izriet, ka tas auto tā kā ir pirmais, bet bez tā tomēr ir jau arī visādas citas lietas, ir ģimene, ir tāpat darbs. Diemžēl Latvijā un arī daudzās citās valstīs tā situācija ir tāda, mums neviens nekādas ne algas, ne prēmijas par braukšanu nemaksā, kur gan man interesanti, daudz tādu paziņas un cilvēki, kas man varbūt par biznesu pazīst, prasta, kā jums nemaksā, kā tur balvu fondi, tā cilvēki iedomājušies, ka tas tāds gandrīz vai naudas lieta, bet tā tas noteikti nav. Ir patiesībā pretēji, mēs ļoti daudz no sevis ieguldam savu laiku, savu darbu, savu enerģiju un faktiski darām to prieka pēc, bet nav tā, ka tas ir vienīgais dzīvē, tā noteikti nav. Ir arī kaut kādas citas lietas bez tām, ko es jau pieminēju. Es personīgi, man patīk volejbolu spēlēt vai kaut kādas citas tādas sportiskas aktivitātes. Bet, es gribu tā, lai viss ir līdzsvarā, jo, ja man būtu tikai tā, ka ir tas rallijs un tad visa pārējā vispār nekā nav, tad tādai dzīvē jau jēgas arī īsti nav. Jā, ko es varu pateikt par to pirmo sadaļu, ko Pēters minēja, tad ir tā, ka tiešām tas pastāv uz teiksim, pašu iniciatīvu. Un man ir tā, ka es šo Latvijas mobilo telefonu rallija komandu arī vadu, ne tikai esmu pilots, un jāsaka noteikti liels paldies mūsu ģenerālsponsoram Latvijas mobiliem telefonam, tāpat tās lielajiem sponsoriem būvkompānijai LETS un Samsung, kuri šogad pievienojās, kuri dod mums iespēju nodarboties ar šo lietu. Un tad man tā ikdiena sanāk tāda, ka man tas ir arī tā kā vaļasprieks, bet arī tas aizņem pilnīgi visu darba laiku, jo mums tā tiešām tā komanda pilnīgi noteikti ir profesionālākā Latvijā kā komanda, jo tās ir divas ekipāžas, ir visi šie vizuālie tēls ir vienots un tehnikas bāze, viss ir viens. Un to visu pārvaldīt, tur tomēr tas prasa cilvēku resursus. Tur arī ir mehāniķi, kas strādā vienkārši kā parasti, kā darbu. Un tas viss ir jāvada. Un tā kā tas sanāk to lielo hobiju apvienot ar darbu, tad tas viens tāds teiksim, tas vaļasprieks vai hobijs, bet tas tādā arī profesionālā līmenī. Un tad tas viss jau kopā tā kā, varētu pat iet zem darba sadaļas. Un tad, protams, kā Pēters minēja, ir arī neviens cilvēks nevar nodarboties tikai ar darbu 24 stundas diennaktī. Ir arī citas lietas, ir kaut kādas vienkārši izklaide, ir citi sporta veidi. Man tie varbūt kaut kādi vairāk patīk piesaist ekstrēmie sporta veidi un kiteboardi, snowboardi un kaut kāds hokejs, arī volejbols un dažādas lietas šādas paspēlēt un tāpat tās arī privātā dzīve un viss kopums tāds veido dzīvi. Vai jūs arī kopā izkliedējaties, nevis tikai braucat kopā rallijos, bet arī kaut kur ejat kopā pavadīt laiku? Tad, protams, ka mēs to darām, dažreiz pēc sacensībām, tā kā ir vēlme atzīmēt kaut ko, ja ir bijis labs rezultāts. Noteikti, jā, mēs daudz, es domāju, darām dažādas lietas arī kopā ārpus sporta, bet arī tas nav tā, ka mēs nevaram neko darīt katrs atsevišķi, tas ir tikai ļoti normāli. Protams, rallijs laikam ir tāds savā ziņā īpašs sports ar to, ka tur tā uzticēšanās starp pilotu un stūrmani, manā skatījumā es nevaru atrast nevienu otru tādu sportu, kur viņi ir tik augsta, jo tad jāsaka tomēr tā, ka mēs viens otram uzticam savu veselību, labi, tur ekstrēmi runājot, varbūt pat dažreiz dzīvību ar to, ka Andim ir absolūti jātic tam, ko es viņam nolasu, un es nedrīkstu arī kļūdīties, jo skaidrs, ne jau es tur ļaunprātīgi kaut kādu kļūdu gribējuši pieļaut, bet tā spriedze, kas valda tādā sporta mašīnā ātrumposmā, viņi ne tuvu nevar salīdzināt ar to, kā būtu, teiksim, vienalga pie galda sēdēt, kaut ko lasīt, uz kaut ko koncentrēties, jo īpaši tas ir tādos brīžos, kad ir kaut kādas bīstamas situācijas, viņas rallijā ir no laika uz laiku, un tas tev sit no sliedēm ārā, lai vai kā, un tādos brīžos tur ir tik ļoti, man liekas, jāuzticas, un tāpēc es gribētu teikt, ka tās attiecības tieši rallijā starp ekipāžas biedriem, viņas laikam tomēr ir nedaudz savādākas, kā piemēram basketbolā starp komandas biedriem, kur viņi arī tā kā vienā komandā ir, bet tur ir bišķiņ vairāk tas, ka tur viens, tu man sliktu piespēli iedēvi vai nē, tu man vispār neiedēvi piespēli. Mums rallijā ir savādāk, ir
tikai tā, ka mēs nevaram noteikti mēģināt tur viens uz otru fonu kaut kā izcelties. Un tas bija labāks nekā tu, tad nekas nebūs. Ir jābūt tā, ka nav individuālā ieskaita un nevar arī būt tāda situācija, tu man līkumu nenolasīji. Ja nenolasīji, tad esi grāvī, vai ne? Jā, bet jāsaka arī par šīm ekipāžām tā, ka es zinu arī diezgan daudzas tādas, kur, teiksim, kopā rallija mašīnā it kā tas rezultāts labs veidojās un profesionāls stūrmanis tiek paņemts no malas tieši, lai izdarītu savu darbu. Un vairāk ekipāžai arī viņi satiekās sacensībām vai treniņiem un tā arī šķirās. Un tad jāsaka, ka mēs, Pēter, tā kā arī ārpus šīs rallija dzīves arī esam draugi un dažādi pasākumi un viss kaut kas ir kopā. Tā kā jā, ir gan tas, gan tas. Tāpat arī mūs es domāju, diezgan daudz visu, ko mēs vispār darām komandā ārpus sacensībām. Jo tas, ko Andis teica, tāda īsta komanda rallija, labi, mēs varam teikt profesionālākā, bet tad, lai man kāds nosauc vispār tādas īstas citas rallija komandas, kur ir tiešām komanda, kurai ir viss savs vizuālais tēls un vispārējais, varbūt skan, protams, tas nedaudz tā augstprātīgi, bet es uzskatu, ka, teiksim, tīri tā komanda kā tāda, kura tiešām ir, kur daudzreiz, teiksim, prasa Andim ar Māri, jūs brāļi, bet jūs taču konkurenti, ko jūs tur aptuveni viens otram nepareiz teiksiet, kā jābrauc. Vismaz cik es esmu komandā, nekad tā nav bijis. Tas ir, man arī uztvere par komandu tādu, ka komandas biedri viens otru papildina, nevis kaut kā savstarpēji konkurē un stāsta otram muļķības, tā kā, nesaukšu uzvārdus, bet ir Latvijas autorallijā tādi, cilvēki, kas tā apzināti kaut kādas muļķības bišķiņi pastāsta, un es pieļauju, ka kāds arī uzķerās, to liek šo jādarīs tā. Un tur mērķis, protams, skaidrs kaut kādiem konkurentiem kaut kādu rezultātu pasliktināt. Mums tā noteikti nav, mums tiešām ir komanda. Jūs viens otram palīdzat, ja? Te pieņemsim, tu, Pēteri, Ringoldam stāsti par to, kā tu veic pierakstus, vai ne? Mēs esam par to runājuši, cik daudz viņam ir bijusi interese, kā arī Andis man ir vismaz stāstījis, viņš laikam visu vai lielāko daļu mūsu visus onboardus saucamos ir noskatījies, ko un kā mēs darām, un tā ir pati tāda, veselīgākā mācība, ka tu redzi no tā, kurš ir darījis, tāpat es jau arī savus onboardus analizēju, es nebūtu neuzskatu, ka mums tagad ir viss tā, ka nekur vairs nav ko attīstīties. Un varu pilnīgi atklāt teikt, es neko no Ringolda neesmu slēpis, ja viņam kaut kas ir bijis interesants un es varēšu viņam atbildēt, es to noteikti esmu darījis. Tieši dēļ tā, ko es arī iepriekš skaidroju, es esmu tikai priecīgs, ja mūsu komandā, teiksim, abas ekipāžas, teiksim, tā kā Lietuvā ir 1. 2. vietā, es neko vairāk nevaru vēlēties. Tas tiešām ļoti daudz papildina, es nezinu, to ir grūti izskaidrot, bet, protams, ka mums sniedz gandarījumu tā mūsu 1. vieta. Bet man tiešām ir tikpat liels prieks par to, ka arī 2. ekipāža ir gājis ļoti labi. Varbūt varētu tas labākais būt, ka jūs abas komandas būtu, abas ekipāžas, pareizāk sakot, būtu 1. vietā. Būtu labi, bet tas laikam nav īsti iespējams. Tā nav iespējams, jā, un šī dubulta uzvara saucamā, tiešām tas konkurence Latvijā N4 klasē rallijā ir ļoti sīva, un dubulta uzvara bija tātad pirms pāris nedēļām Hols Winter rallija Lietuvā, un tas ir tikai, tā bija 2. dubulta uzvara vispār vēsturē mūsu komandai. Iepriekšējā bija 10. gada rallijā Talsi. Tātad šāda veida panākumi tik spilgti, viņi nav bieži. Tā ir milzīgs prieks. Atgriežoties pie iepriekšējā jautājuma par to konkurenci un stāstīšanu, nestāstīšanu, kā tev ir, Ander, tu ar brāli arī runā par to, ko vajadzētu un ko nevajadzētu darīt? Jā, protams, tas, ko Pēters teica, tas attiecināms ir uz visiem komandas biedriem, tāpatās arī mums ar Māri par braukšanu un tehnikas regulējumiem ir tā, ka vienkārši viens otram palīdzam. Un varbūt pat cik es arī vairāk laiku veltu tai visai darbībai, tad es eju un vairāk eksperimentēju un izzinu šīs lietas, un pēc tam šos regulējumus arī dodu Mārim, un viņš vienkārši sajūt, vai viņam tas der vai neder, un pārsvarā tas der, un viņš atbalsta to, un viņš saka, jā, ir labāk. Tā kā tas viss ir kopējs. Šobrīd neliela muzikāla pauze, pēc kuras turpināsim sarunu.